Šodien, pagājušais mēs runājām ar profesoru Taubu psihiatru. Šodien mūsu semināra cikla otrais seminārs. Un es, kā visu laiku saku, tas ir mūsu semināra ķirsītis, mūsu ergoterapeita Anda. Tam ļoti priecīgi mazliet arī parādīt to, ka psihiatrija mūsdienās tas nav tikai psihiatrs. Patiesībā, teiksim, pat šī tēmā tā pamata lielā nozīme ir mūsu multiprofesionālajai komandai. Un Anda ir mūsu vērtība, mūsu multiprofesionālās komandas dalībnieks, certificēta ergoterapeita, kas patiesībā to cilvēka dzīvi arī palīdz veidot pēc diagnozes noteikšanas, pēc tam, kad mēs esam sapratuši, ka vajadzēs pielāgoties un dzīvot tālāk. Un tādēļ katram savu ergoterapeitu. Šodien mēs ar savējo padalāmies. Tālūk, lai veiksmīgs seminārs, Andu, visi uzmanīgi jūsos klausāmies. Jā, paldies. Paldies un labdien visiem. Bet pirms mēs sāksim šo te semināru, jums tā laikam varētu teikt otrais semināra diena, ja tā varētu teikt drosmīgi par demenci. Tad atšķirībā no pirmās semināra es gribētu tā kā novēlēt mums visiem, lai veicās, man un jums. Un mēģināšu es šo semināru tā ļoti vienkārši, saprotamā valodā, pieskarties tām lietām, kas skar mūsu ikdienā gan mūsu pašus, gan līdz cilvēkiem, par kuriem mēs rūpējamies, kam ir demence. Bet vispirms es palaidīšu šo groziņu apkārtēji tādas lietiņas, un katrs izvēlaties vienu lietiņu, paturat sevi, padosiet apkārt, un pēc tam es pateikšu, kāpēc. Tas ir pēc, kad mēs izrunāsimies. Un tā kā jau doktora docente Liena Silva stādīja priekšā, ka esmu Anda Beķere, strādāju šajā ar ergoterapeitu, un iepriekšējā tikšanās reizē mums doktors Māris Tauba vairāk stāstīja par demences saslimšanu, tām pazīmēm, par to attīstību, par šiem atmiņas traucējumiem, par demences veidiem. Bet šodien mēs vairāk pieskarsimies pie ikdienas, pie mūsu sadzīves. Un, teiksim, tas mans lauciņš ir vairāk tā aktivitāšu veikšana. Protams, mēs arī pieskarsimies šiem te vides elementiem, bet vairāk tātad par šīm te ikdienas aktivitātēm, par šo mūsu sadzīvi, kas skar gan ne tikai cilvēkus, pacientus ar demenci, bet arī mūsu pašus. Es mēģināšu apmācīties, tad man arī jāiemācās jaunas prasmes, droši vien tāpat kā jums. Tātad, kas ir ergoterapija? Tad ergoterapija ir veselības aprūpes profesija, kas pamatojas uz zināšanām par mērķtiecīgām aktivitātēm, un kur galvenais uzdevums ir veicināt indivīda dalību ikdienas nodarbēs. Tālāk, slaidos, es mēģināšu visu to vienkāršot, paskaidrot. Tātad tas galvenais mūsu darba instruments ir aktivitāte vai nodarbē. Un tātad, kas tad sadzīvē tā mūsu ikdiena ir? Tātad mūsu ikdienā ir gan šīs pašaprūpes aktivitātes, produktivitāte, brīvais laiks un arī miegs. Šeit es mēģināju tā atspoguļot, varbūt jūs arī paši man varat pateikt, kas ir pašaprūpe? Kas par sevi parūpēt? Kas par sevi parūpēt? Jā. Kā tas ir par sevi parūpēt? Jā, tieši tā. Vēl. Jā, vēl. Tieši tā. Un man gribās, lai mēs tad šodien arī esam tādu uz viena viļņa, lai mēs saprotam, par ko mēs runājam. Jo vispār es jums teikšu tā, kad ir ļoti grūti pasniegt to tēmu. Es domāju, ka jūs man piekritīsiet par pašsaprotamām lietām, jo jūs tikko nosaucāt,
Ļoti elementārs, pašsaprotams lietas. Paēst, apģērbties, iztīt jūras, iet uz veikalu. Un tad, kad man vienmēr uztic šo tēmu stāstīt, man liekas, bet kā es varu cilvēkiem pastāstīt par lietām, kuras mēs darām automātiski. Ja? Es, piemēram, pat lūdzu uz virtuvi paņemt krūzi kafiju, tātad mēs jau zinām, kur ir, mēs atveram, paņemam. Bet pacientiem ar demenci var radīt grūti. Ja? Aktivitāšu kārtību. Un tādēļ es vispār apbrīnoju tos cilvēkus, kas rūpējās par personām, kam ir vispār kaut kāda veselības traucējuma. Tas nav viegli. Jo ir vajadzīga pacietība, milzīga pacietība, miers un neskaitāms reizes varbūt to atkārtot un vēlreiz atkārtot. Pat zinot tad, kā mums arī iepriekšējā nodarbībā doktors stāstīja, ka tas iznākums var iet arī nevienmēr uz augšu, viņš var palikt vai uz vietas, vai iet uz leju. Tātad nākamā ikdienas aktivitāte mums ir produktivitāte. Ko jūs saprotat ar vārdu produktivitāte? Kas tas ir? Jā. Es arī saviem pacientiem tā saku, tātad produktivitāte katram ikdienā var būt vai nu algots darbs, vai mācības, ja studenti vai skolēni. Bet tad, kad tātad darbspējīgais vecums mums beidzās, tātad mēs varam veikt tādu darbu, viņš tik un tā mums būs darbs, bet mēs par viņu nesaņemsim atalgojumu. Ja, droši vien jūs zināt, tā tas ir, tā tas katram varbūt ir kaut kāda lieta, ko jūs darat nevis savu priekpēc, bet tas ir darbs. Tālāk mūsu ikdienā katram no mums ir brīvais laiks. Un brīvais laiks arī var būt dažāds. Ja? Tā brīvais laiks mums sastāv no interesēm vai hobijiem. Ja? Un katram tas ir dažāds. Piemēram, ko jums patīk brīvā laikā darīt? Nodarboties ar rokdarbiem. Nodarboties ar rokdarbiem. Ko jums patīk brīvā laikā darīt? Skatīties seriālu. Ko jums patīk brīvā laikā darīt? Lasīt grāmatas. Ja? Tātad katram tas ir savādāk un vēl kā jāskatās arī katrā gada laikā. Ja? Tātad citiem patīk iet sēņot vai pļaut zāli vai nodarboties ar dārzkopības aktivitātēm. Un, teiksim, saistot ar mūsu šodienas tēmu drosmīgi par demenci, arī ir jāskatās, šis cilvēks jāņem kopumā, kāds viņš arī bija tajā dzīves laikā, kas viņam interesē, kas viņam patika, ar ko mēs viņu varam iedrošināt, uzmundrināt, ja, tajā ikdienā iesaistīties pēc iespējas patstāvīgāk, ja, lai viņš pats to var darīt. Ja viņš, piemēram, visu dzīvi ir bijis tāds aktīvs, sportojis, ja, tad varbūt viņam arī būs tāds aktīvāks, tās nodarbes, ko mēs varam piedāvāt. Vai, piemēram, nevar būt tā, ja tas cilvēks nekad tur nav dejojis, ja, tad tagad es likšu grupu nodarbībās, tango vai vēl, ka mums ir jāņem vērā, kāds viņš ir bijis pirms tam. Protams, mēģināt ir jāiemācā vai jāiesaist kaut kādās jaunās nodarbēs, jāpiedāvā aktivitātes, kas viņu varētu ieinteresēt. Bet, tikai atkal es kārtošo šodien vairāk kārt ir tiešām nepieciešams ilgāks laiks viņiem. Viņiem ir grūtāk sakoncentrēt to uzmanību. Viņiem vajag lietas pastāstīt lēnāk. Bet mēs dzīvojam tādā straujā laikmetā, ka mēs jau kādreiz gribam, kā es saku, skriet ratiem pa priekšu. Es arī pati no savas pieredzes varu pateikt, strādājot ar pacientiem, man bija tā, ka es uzdodu jautājumu, aiziet pauze, un es jau vai nu pati palīdzu uzdot papildu jautājumu, nesagaidot viņu atbildi, bet viņiem kādreiz ir tā, ka viņi apstrādāt
informāciju. Un tas man šis darbs ir iemācījis šo pacientu, to es esmu iemācījusies. Un tad ar laiku skatos, ka viņam jau savalkās lūpas, ja? Apkārt, mutē musuri, ka viņš jau sāk teikt, un hops es pārtraucu. Es domāju, ka jums tā arī bijis kādreiz kaut kādos sabiedrībā, kā kur jūs ejat cilvēki, jūs jau viņu pārtraucat, pārsitat, ja? Un viņam pazūd tā doma. Citreiz taču ir bijuši kādā sakā, viņam manī neklausa, ja? Tātad, bet tas arī, tas ir ar laiku un nevienmēr tas izdodās. Un tāpēc svarīgi ir mums ievērot, un īpaši pacientiem ar demenci vajadzētu to ieviest tādu dienas plānu, es pat ieteiktu. Tātad, lai mums šī diena ir strukturēta līdzsvarā. Varbūt nav pārāk veiksmīgi šeit parādīts, bet es saviem pacientiem kādreiz vienkārši uz balts papīra lapas uzzīmēju, teiksim tā, šeit rīts kaut kāds 1, 2, 3 ailītes. Vairāk ar nemaz nevajag, lai nav pa sarežģītu, ja? Tad pa vidu bišķiņu sāniņas, piemēram, uzzīmēju pēcpusdiena, un atkal apakšā vairākas ailītes, 3, piemēram, vakars. Un tad mēs kopā tā kā izzinām, kas tad, tajā rīta cēlienā viņam būtu svarīgi. Tas ir piemēram, ja? Piemēram, tur no rīta tualete, ja mums ir bijis tā, ka seminārā jārunā profesionāli, bet mēs pacientiem, un pacients saka, kādu rītu tualeti rakstam tīrīt zobus, ja? Tātad pēc iespējas vienkāršāk, nevajag jums sarežģīt, un katram arī jums būs, saprotiet, savādāk, tas, kas dar vienam, tas nederēs visam. Un šodien arī atcerieties, tie varbūt būs tikai tādi pieturas punktiņi, ja, ko jūs varēsiet paņemt. Un tā mēs ar pacientus arī iztīrīt zobus, iedzert zāles, iet pie loga, skatīties pa logā ārā, ja. Dažas lietiņas vienkāršas, un nevajag baidīties no vienkāršības, jo dzīvē daudz, kas jau viņiem ir bijis, un šeit mums vajag viņu šeit un tagad. Ja mēs gribam, lai viņš pēc iespējas iesaistās, tad mums vajag pēc iespējas vienkāršāk un vairākas reizes tā kā izrunāt. Pa dienu atkal tāpatās, tu piemēram apliet puķis, vai skatīties seriāli, ieslēgt televizoru, paņemt pulti, ja, un vienkāršiem vārdiem un tā kā sadalīt pa maziem solīšiem, ja, un vakarā tieši tāpat. Un kādreiz tā liekas, tā jocīgi, ko es tagad stāstu par dienas plānu, bet es teikšu, ka, manuprāt, katram no mums arī tāds ir dienā. Piemēram, es pati vēl rakstu pa vecam blociņā ar pildspalvu, ja. Man jau var šis seminārs bija ierakstīts, ja, 2 mēnešus atpakaļ, ka būs rītā tur zobārsts, ārsts, ja. Un tad tā jūs, piemēram, kas ir līdzcilvēku pacientiem, kuriem ir demence, tad var nākamajā dienā jaunu lapu un tad, piemēram, uzrakstīt, kad rītā ir ārsts, mēs ejam pie ārsta, jāiet ārsta apmeklējums. Jo vienkārši tu man neteici, jā, bet mēs redzi, te rakstīts pie ārsta, rīt, jā, pie daktera, jā. Kad jūs tā kā viņam, tā kā parādat, bet redz, kur ir, mēs tā kā runājam. Un atkal mierīgi ar vēsu prātu, kā es kādreiz saku, noskaitam līdz 10, un atkal, teiksim, ar jauniem spēkiem turpinam, ejam tālāk. Un tagad vēl viens tāds mazs vingrinājums. Tagad paskatāmies pa labi, visi paskatāmies pa labi, paskatāmies pa kreisi. Bet tas ir doma tāda, paskatīties uz pretējo cilvēku, uz to seju, ja? Tad paskatāmies, kas sēž blakām, jā, uz otru pusī, un es arī pēc tam pateikšu, kāpēc es to liku darīt, jā. Labi. Tā. Un tātad, turpinot par šo te mūsu sadzīvi ikdienā ar pacientiem, kam ir demence. Šodien vairāk mēs runājam, ka jūs varbūt esat blakus mājas vidē, ja? Ja, teiksim, jau persona ar demenci nokļūst dienas centrā vai sociālā aprūpes centrā, tur jau vairāk piemēram, tā vide būs jau pielāgota un sakārtota. Mājās tas principā ir visu līdzsvarā.
un jāmēģina izdarīt pašiem, cik mēs varam, un ko mēs varam, un cik svarīgi vienam tas ir. Ja? Vienam tas būs svarīgāk, vienam netiks svarīgi. Ja? Tātad, jau mēs pieskārāmies tai ikdienas dzīvē, viņu pēc iespējas vairāk iesaistīt, cik tas ir iespējams vēlāk, mēs tur vairāk pieskārsimies, ja, tās intereses, lai paplašinātu un lai veicinātu viņam pašnovērtējumu. Neaizmirstiet par to, mēs sakam, redz, cik labi tev sanāca, ļoti labi. Es, piemēram, darbā pacientiem arī, es tiešām ļoti bieži viņus slavēju, kad ir vajadzīgs šis pozitīvais pamudinājums, un viņi kādreiz pat apjūk, ja? Jo man sanāca, jo viņi jau pirmais atnāk, es nevaru, es nemāku, es neesmu gleznotājs, es nezīmēšu, jo man tas darba instruments ir aktivitāte, vai arī, ka mēs mācāmies gadu. Es negatavoju, man tur neļāv tos priekšmetus, vai ko tu ņem. Es saku, nekas, pamēģinām. Es saku, redz, kā sanāca, tas nekas, ka mēs visu 40 minūtes mizojām kartupeli. Jā, bet viņš to varēja, un viņš varēja pats. Un tāpēc te ir arī, ja tas pašnovērtējuma uzlabošana, un jūs redzēsiet tad, kad viņam iemirksies acis, vai kaut vai ja nebūs emociju, viņš pateiks paldies. Tā ir atgriezeniskā saite jums, paldies jums, milimetriņš, bet jums, jā. Vismaz man tas ir lielākais, kā es saku, tāda dāvana, ja man pacients pasaka pēc nodarbības paldies, jā, tad man liekas, tas ir tik jauki. Un tātad pacientiem ar demenci, lai šajā ikdienas balansā mums ir jāiekļauj šie te atmiņu uzdevumi. Ja? Atmiņu uzdevumi, jo tā atmiņa un koncentrēšanās spējas viņiem ierobežota, traucēt, un šie atmiņu uzdevumi var būt dažni dažādāki, kaut vai elementārākie, ka jūs iesākat. Tā kā es stāstīju kaut vai, piemēram, par to dienas plāniņu no rīta, jūs ienākat iekšā, labrīt, Sarmīte, kā man sauc, bet pamēģiniet drusku tā kā tādu, lomas tev, bet arī tā, lai viņi neaizvainot, ja, lai viņš, teiksim, nespot kļūsim pārbaudot, ja, tāpēc, kā man sauc vai kāds datums, tātad ļoti svarīgi ir, kā jūs to pasniedz, ja, kādā intonācijā. Kā jūs sazināties. Ļoti svarīgi ir ar šiem pacientiem uzturēt to acu, bet arī nepārspīlēt. Ja, tad jūs ne pārāk komfortabli jūtaties. Ja. Tās ir īstenībā tādas lietas, kā es teicu, ļoti grūti man pasniegt un pastāstīt. Tas ir jāizjūt, tā kā sajūtu līmenī. Sajūtu līmenī es uzskatu, mēs mākam just tik viens. Un izglītošana šoreiz laikam vairāk, es pat vairāk teiktu, šoreiz nevis ir izglītošana no manas puses, bet informēšana, jo es saku, katrs gadījums ir individuāls, jā, gan tātad par to ergonomiku, cik viņš pareizi sēž, cik viņš tuvu sēž, ka jums ir jāatcerās, ka visām lietiņām tajā istabā, kur viņš atrodas, ir jābūt viņam sasniedzamā attālumā. Ja viņš neceļās, teiksim, kājās nestaigā, tad viņam tām viņu nozīmīgām lietām ir jābūt sasniedzamām. Un arī tādā, tā kā acu augštumā, nevar būt kaut kur lejā vai augšā, vai kaut kur ļoti jāstiepjās. It kā liekas, vienkārša lieta, bet šiem cilvēkiem, pacientiem tas ir ļoti nozīmīgi. Kādreiz ir bijis arī, ka es ar viņiem runāju, kaut vai lēnām, viņš man tur stāvēja tālāk, kaut kāds viņa nozīmīgs blociņš, bet viņš nevarēja aizsniegties. Ja? Tas, kas par viņu rūpējās, nebija tā kā aizdomājies, un arī ne jau speciāli, ja? Bet liekas, kā tāda lieta, bet tas, kas viņa, tā viņa emocija, tas ir, ar ko viņš dzīvo, viņam tas ir nozīmīgi un svarīgi, un vienmēr to vajag atcerēties. Jo, teiksim, kā vienmēr saka, ne jau visu dzīvi cilvēkam bija kāda nopietna veselības problēma. Un mēs arī vēlāk parunāsim drusciņu gan par to kritienu risku, gan par miegu.
jo mums šis līdzsvars ir svarīgs. Ne tikai viņiem, bet arī mums nekad neaizmirstiet lūdzu arī par sevi. Ja? Jo tā pāraprūpe nekad nav laba. Mēs tikai sadedzināsim sevi. Es saprotu, ka mēs zinām labāk, es labāk izdarīšu, bet vienmēr ir jāpadomā par to, lai būtu nomaiņa, lai būtu arī cita atbalsta persona, kas var palīdzēt. Socializācija arī, cik vien varam, tik mēģinām. Ja? Varbūt viņam labas attiecības ar kaimiņu vai kaimiņiem, tad var sarunāt, ka ienāk kaut ko parunājis. Varbūt būs, kuri apmeklēs dienas centru, kur jūs tā kā dodaties. Jā, lūdzu. Jautājums, kā rīkoties situācijā, pacients, man ir demence, viņam arī dzirdes, vai viņam nevar viņam pieiet ar tādu maigu sveikumu, vairāk fiziski kaut kā. Mēs visi jautājums arī vēlāk, bet jums ir ļoti labs jautājums. Paldies, ļoti labs. Ja ir dzirdes traucējumi, mēs tur arī tālāk tad zinām. Vēl var izmantot alternatīvu komunikāciju, ja viņš ir pieredz tiem, ka dzirdes traucējumi, ka rāda kartiņas, vai arī, ja viņš, var ieskarties, iesim, vai autobus brauks, Bet arī redzat, kā kurā situācijā viņš jau ir pieredz, Ja man bija, piemēram, pacients, es ļoti centos tagad to alternatīvo komunikāciju, bet viņš līdz tam tās kartiņas un ģimenes locekļi nebija viņu to darījuši. Un saprotat, ja tas nav darīts, tas ir milzīgs darbs, kam kartiņām strādā. Viņš viņus nepieņems. Ja? Atkal ir jāskatās, kas viņu gadījumā ir labāk. Ja? Citam ir bijis tā, ka mēs esam ieteikusi, ka nofotografēja fotogrāfijas, bet tad arī atkal jāiesaist, kur mazbērni, kas nāk, tad viņiem bija nofotografētas fotogrāfijas, ielaminētas, tad, ja arī stingrs stop, vai kad uzsmojos, tu parādi dusmīgi steigi, kā, vai kādreiz, tās robežas nobildi, Bet tā kā jūs gribat arī jautājums, tad atstājat uz beigu daļu, Tā. Atceros, uz kur pusīt, atceros vēl, Tātad, kas tad var atbalstīt demenci, tātad mēs arī tālāk smalkāk bišķiņ paskatīsimies, nestraucties, nebūs tik gari. Tātad par pašaprūpu brīvo laiku produktām, tagad jūs zinat, jūs esat gudri, jūs zinat, kas tas tāds ir. Tālāk arī par lomām. Par lomām arī ir tā, kādreiz vēl ir bijuši, kas saka, ka tas tāds sāpīgs jautājums, ka neatcerās, Ka neatcerās, ka es esmu meita vai ka es esmu dēls, tad tie ir tādi sāpīgākie. Bet kā es vienmēr saku, tad lai stāv uz galda blakus, tā bildīte, tie tuvākie cilvēki un atkal atkārtot vairākas reizes, tas ir grūti, tas nav viegli, bet tas ir arī izdarāms. Tikai ar pacietību. Tādēļ es visu laiku pieminu to, ka vajag, lai ir šī nomaiņa. Protams, kad pacientiem ar demenciem mums būs jāpielieto šī adaptīvās pieejas, jau kā mums Nautoris bija ļoti labs jautājums, tātad ir jāņem vērā šīs blakus saslimšanas, Citiem būs dzirdes traucējumi, citiem redzes traucējumi, citiem pārvietošanās traucējumi vai kaut kādas smagākas operācijas bijušas, iejaukšanās, gūžas operācijas, endoprotezēšana. Tātad uzreiz ir jādomā, ja ir redzes traucējumi par vides apgaismojumu. Piemēram, savai kaimiņienei es ieteicu, jo kaimiņien ļoti, ka viņa nedzird, kas zvana pie durvīm. Un līdzekļi bija tik, cik bija tai ģimenei, un mēs ielikām spuldzīgu. Kas ir krāsaina, tu sarkana bija. Un savienojām ar zvanu, tad, kad zvana pie durvīm, viņi vienkārši iedegās sarkana. Tāpēc es saku, jums tāds pieturs punkts šodien, jo katram tieši mājas vidē to ir, es teikšu, ne pārāk grūti, ne pārāk viegli, bet tur jāskatās, ko jūs varat adaptēt un ko ne. Bet darīt vienmēr var un vajag. Un arī tātad
nodevs paradumi, jā, un tā vides pielāgošana mājās. Protams, ka mājās atkal ir jāskatās, vai tas ir dzīvoklis, vai tā ir māja. Dzīvoklī vienmēr šie jautājumi ir bijuši vairāk. Tur es tā kā skarba, es arī saku, visus paklājus vajadzētu noņemt, jo viņi ķerās. Vai tad ir jābūt tādiem paklājiem, kam tā tikti stingrā, gumijotā, jo saprotiet, ar gadiem mums mainās gaitas stereotips. Un arī jušana kādreiz arī, tā nejūtam, ja tie mīkstie, tie paklāji, ja tu tā kā liekas, kādreiz mēs arī kāpjam, tā kā pētri nejūtam, pamašķās kāju, ja. Tātad tas ir par paklāji. Tad arī pēc iespējas, lai tā telpa ir brīvāka, ja. Citreiz jau ļoti gudri teikt, ja, kā citi augstu profesionāli saka, atbrīvoties arī no liekām mēbelēm. Man arī ir bijušas sarunas ar šiem cilvēkiem, pacientiem, kad ir bijušas pēc tam tādas emocijas, ja viņam ir ļoti nozīmīgs tas krukās vai šokrukās, tas ir viņu atmiņas, tā bija, varbūt tā viņa dzīve, tā istabā, kur viņam palika, varbūt padomāt, ka varbūt tā labāk to galdiņu mēs varam izņemt ārā, ja, kad ļoti cienīt to cilvēku, un saprast viņu un atstāt tās lietas, kas ir viņu. Un par palīgu līdzekļiem arī, palīgu līdzekļi tur nebūs vienāda atbilde, ja? Tātad, jo katram būs sava slimību, kā saka, buķete blafus, tātad, ja vajag spieķīt, viņam būs spieķīts, bet tad arī spieķītim ir jābūt blakus un jāizdomā, ja nokrīt, kā viņš viņu var pacelt. Ja viņš, piemēram, saprot un ir tādas iespējas un atcerās, ka ir tādas satveršanas stangas, palīdzīgi centrā var iet, tad tām stangām viņš būtu var pacelt to spieķi. Ja? Bet arī tur ir jāskatās, kas ir vajadzīgs tieši šim konkrētam cilvēkam. Un nevajag arī pārblīvēt to mājas telpu ar tiem palīgu līdzekļiem. Es esmu ievērojuši tādu tendenci. Ja pa valsts līdzekļiem, te ņemam. Ja? Te ņemam, mājās ir parastais ratiņkrēsls, elektriskais ratiņkrēsls, arī rāmis, ja? Apgriezties nav kur, bet galvenais, ka mums ir pilna māja palīgu līdzekļiem. Bet es vienmēr tā domāju, bet vai tiešām, ko reāli lietojam, to arī ņemam, ja? Tad to arī pārunājam un labāk var aiziet, tad arī kā es vienmēr iesaku tuvāk dzīves vietai. Vai tas ir tehnisko palīgu līdzekļu centrs, ir citas nevalstiskās organizācijas, rajonos citur ir pie sociāliem dienestiem, tur, kur ir pretī speciālisti, ka jūs varat izrunāt, atnākt uz mājām, ja, paskatīties tieši, kas jūsu gadījumā ir vajadzīgs, ja? Jā, to jau es stāstīju, tātad runāt pēc iespējas vairāk ar cilvēku, nevis uz cilvēku. Tā, es domāju, ka tik tālu ir saprotams, ja? Un šī bildība mums ļoti patīk, tāpēc, ka tas arī nav mans izdomājums. Man vispār ļoti patīk Slimības un profilaks kontrolas centra mājaslapā ir ļoti interesants, skaistas tās infografikas, un tur bija infografika, kas var aizkavēt. Ja? Bet tur bija tikai vārdiem ar tiem terminiem uzrakstīts, bet tā kā es jums teicu, centīsimies šodien tā vienkāršot, lai saprotam un skaidri, ja? Tad ir dažas lietas jau, ko mēs izrunājam, kas tad var aizkavēt šos demences simptomus, tātad šis sabalansētais dienas režīms. Jau par ko mēs runājām, lai mums ir balansā. Pašaprūpe, ja, darbs, brīvais laiks un miegs. Bet ļoti bieži arī mums nav tā balansa līdz. Ja? Protams, ka tā tas gadās ikvienam, bet ja tas ir ilgstoši, viņš var atstāt ietekmi uz veselību.
Jo citreiz cits saka tā, Anda teica, jā, tā un tā, bet, nē, tas nav visiem. Protams, katram ir gadījums tur nepagulēt vai kādu, nav tā, kad uzreiz kāds veselības problēmas, bet tas ir tas, kas ir krājies, jā, ilgstoši. Veselīgs uzskats. Un atkal jums ir jāskatās, kas ir veselīgs uzskats. Mēs arī varētu jums uzdot šo jautājumu, bet arī jāņem tās īpatnības atkal, kā es saku, es ļoti vienmēr esmu pār pacientu, kas viņam garšo, un tur mēģināt ieteikt, kas būtu labākais. Tomēr ar gadiem ir jāņem vērā, ka arī ir dažādas uzsūkšanās problēmas, vēdera izējas problēmas, jā, tātad tagad jau ir modē, bet arī vispār arī garšo viņiem tos smūtīs, ja, kad augus var sablenderēt, var sasaldēt, es nezinu, dārzeņus, un viņi tā jau arī labprāt, jo, teiksim, ar gadiem es ievēros, ka tā apetīte jau arī samazinās, nav jau tā kā agrāk, mēs aizgājām, pirmais, otrais, trešais, viņi jau tā vienkārši. Pat paši prasa, un saka, man jau pietiek viena maizīte vai auzi putriņa, bet jācenšās ir sabalansēt, lai arī graudaugi drusku klāt ir zaļumi, un tās fiziskās aktivitātes, un tās man ir ļoti mīļas. Tās man ir ļoti mīļas, ko es iesaku visiem, un arī ar jums būs viens maziņš, es domāju, ka jums patiks. Tātad, ko saprast ar fiziskām aktivitātēm? Ne jau tā, ka tagad šos pacientus, kam ir demences problēmas un varbūt vēl blakus kaut kādas saslimšanas, tagad ceļamies augšā, iesim visi maratonā. Ja? Nē, šīs fiziskās aktivitātes var būt dažādas. Viņas var būt sēdus. Ja? Teiksim, jūs varat iekļaut savā dienas ritmā, ka jūs sēžat un sakat, šodien mēs pastrādāsim ar rokām un ar plecu daļu. Omaskaties, ja, piemēram, es tagad, tā kā improvizēju, kaut kādus, vingrinājumus, drusciņi rociņus pacelt, jā, uz augšu, vai pišķiņ tā, un tad saka, neaizmirst telpot, vai arī pūšam. Bet atkal, ko es varu pateikt, arī, jā, tas bija arī no manas pieredzes ar vienu pacientu no demences, kurš tāds pozitīvs pilns, tagad saklausies, tagad ejam, tagad es apsēžos tās, un es redzu pretī šo drūmo seju. Jūs tikko, tāds ir to pozitīvu aiziet. Tā ir tā ikdienas dzīve, arī kāda tēma šodien, ka mēs no tā neviens neesam pasargāti. Un tad katram mums atkal jāatvinās ir ar tām dusmām, ar to sāpēm, liekas, viss, man rokas nolaižās. Bet atkal es saku, nepadrīties. Noskaitot līdz 10, nākamā dienā atkal mēģināt. Man ir bijis tā, ka kaut kādā es nezinu, kurā reizē, tikai tad atkārtoju. Un tad bija tas piemērs, ko es arī pirmīt jums stāstu. Un ja viņš pirms tam nav gājis uz tādām vīnklošanām vai fitnes zālēm, un ja ir šie koncentrēšanās kognitīvie traucējumi, viņš uzreiz neuztver to informāciju. Viņam vajag laiku, kamēr viņš uzstrādā. Ja? Par sociālām aktivitātēm, tas arī ir spēju robežās, atkal individuāli. Ja viņš ies uz to dienas centru, tur varbūt būs vairākas kādas sociālās aktivitātes, kur iesaistīt. Bet varbūt jūs paši varat ieviest tur, kur strādīt to piemērīto dienas plānu, ka varbūt vienreiz nedēļā jūs ieplānot, jūs ejat ārā dārzā. Ja? Piemēram, varbūt jums pašiem tad nebūs tik viegli, ja, ka jūs paši pareizi, mēs taču sarunājam, ka reizi nedēļā mēs vismaz daram to, un tā, kad tas aiziet, jūs varbūt es varu biežāk jau iekļaut, ja? Un nevajag uztaisīt to plānu ar ļoti daudzām aktivitātēm, sākat ar dažām. Par domāšanu, jā, par to atmiņu visu laiku es runāju, un mūsu nodarbībās pacientiem ļoti patīk. Bet arī tas ir jāmāk tā pasniegt un motivēt, tātad dažādas galvas spējas. Un īstenībā tas ir ļoti labi. Kaut vai cirks, tad ir jāuzmet, jāsaskaita uz kauliņu, cik iet, jāpaiet, jā. Pēc tam vēl kurš bija mans, piemēram, ja 2 vai 3 spēlētāji. Tā kā jebkurš šis te atmiņas uzdevums ir labs.
Un nekad nekautrēties, nedomāt, vai tas derēs, vai ko citi padomās. Es vispār viņiem saku, iet viņi veiklā, kur ir sudoku vai krustvārnīgs. Es saku, labāk nopērkat visvienkāršāk, un ka viņš pateiks, jā, es varu izdarīt. Nevis jūs nopērkat cietais riepas 5. līmenis, jā, ka pats jau ieslēdzās, domā, jā, nezinu, kas tur ir. Bet labāk, ka jūs sākat ar vienkāršāku, jā, un pēc tam, tātad jūs jau zināt, šito viņš tātad var jau višķi grūtāk. Nu, un tā agrīnas demences atpazīšana un ārstēšana, tas ir tas, ko mums pagājušais doktors Mārs Taubs stāstīja. Tātad, jo ātrāk mēs aizējam pie ārsta, jo ātrāk mēs veicam šīs veselības pārbaudas, jo labāk. Tikai laiks. Tā, tagad pašu prūpi. Tātad pašu prūpe. Te arī vairāk par šiem te vides jautājumiem. Tātad ēšanu un ēdienu pagatavošanu. Redzat, atkal tas pats, ko es tev runāju, nepieciešamā plānošana. Saprotiet, jums ir atkal jāstāsta, vai viņš gatavos. Varbūt viņš negatavos. Ja viņš gatavos, varbūt viņš gatavos tikai ļoti vienkārši, kaut kādu, piemēram, desmaizīt. Kad sanāk tā, ka no rīta tu uztais tēju, un maizīt, un tad es atbraukšu, un tad jau to sarežģītāko tur zupu vai otro es uzvārīju. Bet tad arī, redzat, būtu ļoti labi, kad arī jūs tai plāniņā uzrakstītu paēst brokastis, virtuvē, piemēram, uz galda ir tur recepšu grāmata, un kurā, piemēram, vai es atvainojos, kā var aiziet atpakaļ. Ja? Un tad pa soļiem aktivitātes sadalīt, paņemt maizīti, nopērkat, protams, desiņu, kas ir sagriezt, paņemt desiņu, uzliec uz maizi vai palūk nofotografēt. Nofotografē maizi šķēlīt, nu tā, un tad saliek bildītes pēc kārtas, ja? Kas ir jādara, un ieliek kaut vai parastā fotoalbumiņā. Viņiem patīk, un viņi pie tā ātrāk pielāgojas, nekā pat kādreiz, kad nopērku var internetā, tur no ārzemēm pasūtīt, bet jums jau arī vajag, nu tā, lai viņš saprot. Es atkal aizgāju. Kā man ir jāaiziet atpakaļ ar šo, ja? Un šo mēs ejam uz priekšu, ja? Tālāk arī toalets lietošana. Arī jāskatās, vai jums mājas vidē ir iespēja, pielikt šos te atbalstu rūktus, bet tos gan vajadzētu, lai ir kur pieturēt. Un nevienmēr jūs varat arī noteikt, jā, ir nepieciešams poda paaugstinātājs, tad poda paaugstinātājs ir nepieciešams. Bet ar gadiem ir vispār vieglāk ir piecelties no augstākas, vismaz nevis no zemākas. Pamēģiniet paši, jūs esat pietupušies, un kad ir jāceļās augšā, tātad, lai tas ir augstāks. Piemazgāšanās arī. Es esmu pret visām vannām, vismaz es, tāpēc, kad es pati saskāros no cilvēkam, man bija jāpalīdz, man nebija spēka nevienu tur celt iekšā, ne ārā. Es teicu, nē, viss ņēmām vannu ārā, lietuviešu projekts mājā, ja, 3 istabas dzīvoklis. Vienreiz nokrit, es teicu, nē. Pretslīdes visur paklājums iekšā, jā, visur rokturus, jā, vai dušas krēslu, pieģērbšanās arī. Es arī iesaku tātad visur, kur tagad arī nav problēma, agrāk bija grūtāk nopirkt, kur ir, viegli, kur ir šie lipeklīši, jā, apavi arī purniņš ciets, papēdīts ciets, tas jau jums ir daudz stāstīts, es tur varu daudz neatkārtoties, jā. Bikses arī lai ir aiztaisāms, jā, jo daudziem dažiem arī jālieto ir autiņbiksītes, jā, lai ir ērti, viegli, ātri, jā. Varbūt ir rāvējs liedzējs, ko var ātrāk atvērt, aizvērt. Par telpu uzkopšanu, jā, es tā kā ieliku, bet tur ir tā kā jāskatās. Protams, es jau esmu par, ka pēc iespējas vairāk viņus iesaista. Bet jābūt, visur ir jābūt, es ieteiktu šīm te norādēm, ja? Cukurs, kafijas, sāls un no tādiem lieliem izlasāmiem burtiem. Šodien pat mūsu nodarbībā bija pat rakstīts sodas sāls. Labi, cepām kartupeļus, līdzīgi konsistenci, ja? Vienā ritīgi soda, sāls, tātad uzrakstam.
kur ir mazgāšanas līdzekļi, ja, lai ir norāds. Un īstenībā cilvēki, kam ir atmiņas traucējumi, piemēram, arī kam ir garīgās attīstības traucējumi, viņi ļoti ātri adaptējās ar norādēm. Ja? Lai cik tas nebūtu interesanti, kādam tam es liekas runāju, bet viņi tātad atcerās to, tātad vēlreiz bijuši veicēji, ka tā ir toalete, vai viņi var parādīt. Ja? Viņi ļoti labi adaptējās, ļoti ātri. Par medikamentu lietošanu, par zālēm. Ja? Tātad ļoti bieži tā attaisa atvilknīt, un tur ir vienkārši kastītes. Es saku, nu labi, nu tad ieliet, visu zinu, es visu zinu, tu nejaucies, man te visu vajag, tad kati kaut ko nepaņem nost, ja? Jo paņems tu nost tikai, nedod Dievs. Es saku, labi, saliec man lūdzu, kas ir vajadzīgs no rīta un tā, ja? Nu ir, kas man saliek, un ir, kas nē, ja? Un to atkal jūs varat ieviet viens plānā, kā uzdevumu. Liekam zāles. Nu, saliekam tās zāles. Un tas būs treniņš, kā viņš varēs pats pēc tam atvērt, paņemt un darboties tālāk. Nu, sliekšņu un stūri, es domāju, par to jums arī daudz runāts un stāstīts. Tagad var, man liekas, pat gan visos tajos IKEA un depo, visu jūs paprasīsiet tos mīkstos stūrīšus, viņus var nopirkt uz asiem, uzlikt. Kur ir, lai neaizķerās, kur ir šitie, kā viņš saucās, pakāpiens slieksnes, tad ir guļamistabā obligāti ir jāpadomā, lai gultas ir apakšā zem madrats. Jā, jo biežākie kritieni ir guļamistabā, mēs izkāpjam no gultas, palaks ir pāris apinās vaļa. Jā, un mēs nokļūpam. Tātad gultas veļai jābūt pareizā izmērā uz gultas. Es jums rādu tikai tāds mazus pieturu punktiņus. Saprotiet, vienam tas derēs, vienam nederēs. Ar rokturiem, jā. Man patīk šis pamiskas, tāpēc, ka citiem, kur ir nepareiz, kur ir nostarība pods, man, piemēram, bērnam tādā stāv mantas, ja. Cits saka, man vēļas stāv, ja. Kā es varu zināt, ka tieši tur tagad tā būs miskaste, ja. Tāpēc atkal, lai ir norāda, lai ir viss skaidrs. Nu, par labu apgaismojumu, to jau runāju, man liekas, gan pagājušajā seminārā, gan arī es jau jums to teicu. Nu, to visi sapot, ka nevajag ne pārāk spilgtu, ne pārāk gaišu. Un tagad, manuprāt, ir ļoti labi, ka var nopērkt uz sensoru to lampiņu. Ja jums ir tāda nedrošība par to savu tuvinieku, pie durvīm var uzlikt ārā no gultas, ja, tad ir šī lampiņa. Šī bildīga man arī ļoti mīļa, tātad brīvā laika aktivitātēm. Es jau runāju, daudz vairs neaizkavēšos, jo tātad, pēc iespējas tas ir jāiekļauj ikdienā, regulāri, lai būtu šīs pozitīvās emocijas. Un tas viss kopā, it kā liekas parastu brīvā laika aktivitāti, bet padomājiet, cik process viņi iesaist. Viņi iesaist atmiņu, koncentrēšanos, bilaterālās kustības, sīko motoriku, jušanu. Liekas tāda viena elementāra aktivitāte, bet tik daudz lietas iesaist, kas mums ir vajadzīgs ikvienam, ne tikai pacientiem ar demenci. Miegs. Šo infografiku arī izmantoju darbā ar saviem pacientiem. Viņiem patīk, mēs izrunājam, ko tad var darīt pirms miega un ko nevar. Tātad, ko nevar darīt? Nelietot kofeīnu saturošus dzērienus, alkoholu nelietot, ja? Nenodarboties ar ļoti intensīvu fizisku darbu, noskrienam krosu 30 km un ejam gulēt, ja? Neaizmigsiet, būsiet pāruzbudinātā stāvoklī. Kad tur ilgi skatās televizoru, tad labāk, tātad, ko darīt? Ko darīt? Izveidinam, guļam istabu. Varam lēnām pastaigāties, nomazgājamies. Bet tas arī nav mans izdomājums, jūs arī paši varat iet tajā slimības un profilakses kontrolas centrā. Tur ir tās infografikas, var paskatīties īstenībā, kas ir. Arī jau tad sanāk tā kā atkārtoties, es jau paskrēju uz priekšu, pirms tam jums izstāstīju, tātad fiziskās aktivitātes un atmiņa.
Tātad jāsaprot fiziskās aktivitātes viņa fiziskai sagatavot pacienta sagatavotībai. Un tagad to video. Labi, kā tur bija jādara? Tagad ir tā. Mēs jau drīz beigsim, pēc 10 minūtēm beigsim šī, tas jāspiež. Jā. Tagad es aicināšu jūs visu. Jā, Man jāgriež būs ārā, jā. un tagad es aicināšu jūs visus. Kad grib ceļās kājās, sāka būt 5-6 minūtes, ja? Mēģinām atpalikt sēdus, atcelties kājās. Ļoti labi izturām. 5 minūtes tikai. Nepareizi.
Labi, es vairāk jūs nemocīšu. Paldies par iesaisti, jā. Tātad jūs redzēt, šī arī ir viena no fiziskām aktivitātēm. Jā, viņas var būt dažādas. Jā. Nu, protams, tas bija tāds ļoti, ļoti lēns variants, kad metru pacientu ātrāk. Jā. Bet, nu, es saucīju auditoriju, paldies, un jūs iesaistījāties, jā, kad var tos vingrinājumus, nu, ātrāk. Redzat? Ir kā liekas vienkārši, bet... Jā. Apgūst jaunās. Tātad, nu, par tiem kritienu riskiem man jāpiemina to jau, gan es skāros, jā, bet, nu, tātad es ātri. Tātad, ja ir kāpnes, lai būtu obligāti margas, ja, kur pieturēties, lai nebūtu vadi auklas. Nu, tas ir tas, ko mēs varam izdarīt, bet kādreiz grēkojam. To es kādreiz aizgāju uz mājām, viss saka, jā, bet, nu, vadi, diemžēl, ir. Tātad tos pēclīdz paklājumus, ja nav finanses nopirkt ļoti dārgs, var nopirkt arī lētākus, nu, paskatīties celtniecības būvmateriālu veikalos, nu, kur ir, nu, uz metrāžu, kur var nopirkt, tā kā nevienmēr tie jāpērk ir ļoti tie smalkie. Pa guļam es tev pateicu, pa virtuvi pateicu, tātad visam pēc iespējas sasniedzamā augstumā, viss ar norādēm, jā. Nu, atkal es jums teikšu tā, nu, cik jūs varat tik izdarīt, un atkal jāstāst, cik daudz vajag, ja? Vienam vajag mājas vidē to, vienam nevajag. Kā es teicu, aprūpas centros jau būs pielāgota šī vide, bet, nu, ja jums ir cilvēks mājās, tad ir par palīgu līdzekļiem. Par palīgu līdzekļiem ir tā, ka es tagad te tikai tādus ieliku vairākus variantus, bet tagad tos palīgu līdzekļus es jau jums pieminēju vairākas vietas, ko es varu saņemt. Protams, oficiālais ir tehnisko palīgu līdzekļu Vaivar centrs, ir nevalstiskās organizācijas Sarkanais krusts, tehnisko palīgu līdzekļu parks, pie sociāliem dienestiem, protezēšanas ortopēdijas centrs, jā, rajonos, jā, pie sociāliem centriem, tad jums ir arī jāskatās, kur jums ir tuvāk. Protams, vislabāk būtu, ja pretī tur speciālists, ar ko jūs varat izrunāties, jā, vai tiešām tas viņam ir vajadzīgs, piemērotākais, un nevis visu. Un tad es gribu novēlēt jums rūpēties par sevi. Neaizmirstiet savā dzīvē ikdienā sevi. Tātad jums ir jāņem pašiem savs emocionālais stāvoklis vērā. Un tas ir normāli, ka brīžiem mēs nevaram izturēt. Mēs dusmojamies, mēs raudam, mums nolaižas rokas, bet tad mēs atkal tā kā savācamies. Un tad liekas, ir tāda bezcerības sajūta, viss, kad es neko nevaru, bet atceraties, ka katrs mēs sajūtu līmenī jūtam. Arī, ja mēs nevaram pateikt.